Esi sveicināts, Dieva svētīts un iepriecināts jaunā Dieva žēlastības dienā, kā jau vakar solīju. Es turpinu lasīt 2. mūzes grāmatas 23. nodaļu. Un īstenībā es atceros tos laikus, kad es pirmoreiz to lasīju, vai tiešām Dievs ir tik ļoti labs. Jo es augu tādā, tradicionālo reliģiju es savā laikā atmetu jau uzreiz, es viņu kādu nazi nogriežu, man to nevajag, jo es lasīju. Tajā laikā lasot jauno darību, es redzēju citas lietas un tādas tradīcijas, kā Marijas un rožu kroņi un krustī, man tas viss likās galīgi nederīgi. Bet Dievs mīl arī viņus. Dievs mīl arī viņus, tāpēc mums nav tiesība tie mūsu brāļi un māsas. Un Bībele saka, ja kas ienīst brāli, tas ir pats ienīstams, tas ir iznīcināms. Un tā, nākamais pants 2. mūzes grāmatas 23. nodaļā, tur ir rakstīts. Tātad viņš redzies sūta eņģeli tavā priekšā, saka Dievs. Tevi sargāt uz šī ceļa un tevi novest vietā, ko es esmu sataisījis. Un tālāk viņš saka, sargies viņa priekšā. Mums ir, kā lai pasaka, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jūtīgiem un ar apziņu, mums ir jāiestrādā savā apziņā. Mums ir dots eņģelis. Mums eņģelis ir līdzāk, mēs viņu neredzam, mēs viņu nejūtam, bet ļaunos garus jau mēs neredzam un nejūtam. Un tie nemitīgi ložņā mums apkārt. Un ja mūsu mute nebūs iedarbināta, tad arī mūsu eņģelis mums nevarēs palīdzēt. Viņš saka, sargies viņa priekšā un klausi viņa balsī. Klausi viņa balsī. Un neapkaitini viņu. Kā mēs varam apkaitināt savu eņģeli? Kā tev šķiet? Es nezinu, vai tas tā ir. Es pilnīgi baļaujos uz svēto garu, ko viņš man šobrīd saka, jo es saprotu, ka tad, kad es nerunāju to, ko runā Dievs, es apkaitinu savu eņģeli. Viņš nevar man palīdzēt. Tāpēc ar mani šodien viss būs kārtībā, jo Dievs mani sargājas, viņš sedz mani zem saviem spārniem. Nekāds ļaunums man nenotiks, nekāda nediena netuvosies manam namam. Turība un bagātība būs manā namā, jo Dievs nodrošina visas manas vajadzības pēc savas godības pilnās bagātības arī Jēzus brūcēm. Es esmu dziedināts un tā tālāk un tā joprojām. 103. psalmā 20. pantā viņš saka, ka eņģeļi klausa Dieva vārda balsi. Kas viņam šo balsi iedod? Mēs. Viņš saka, neapkaitini viņu, jo viņš jūsu pārkāpšanas nepiedos, jo mans vārds ir iekš viņa. Es pateicos Dievam par Golgātas notikumu, jo pēc tam, kad Jēzus mira Golgātā par taviem un maniem grēkiem, kad viņš paņēma visu mūsu vainu uz sevi, mums ir 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 9. pants. Ja atzīstamies savos pārkāpumos, viņš ir uzticīgs un taisns, ka mums piedod. Tajā pašā mirklī, tavi grēki ir dzēsti. Tajā pašā brīdī, kad tu atzīsties Dievam tajos un kad tu tos no sirds nožēlo. Mums ir vajadzīgas izmaiņas, ko mums sniedz svētais gars. Mums ir jābūt uzmanīgiem ikvienās mūsu gaitās, pie tā, ko mēs domājam, pie tā, kā mēs runājam, kādi mēs esam dusmās un kādi mēs esam laimē. Tas ir apbrīnojami. Dievs mums ir uzlicis savu svētā gara vadību un vēl arī eņģeļu vadību. Un patiesībā neviena radība uz zemes nav tik apbrīnojami pasargāta, kā katrs Dieva bērns. Jautājums ir tajā, vai mēs to zinām un vai mēs to apzināmies. Apzinies šodien, ka Dievs tev sūta eņģeli tavā priekšā, tevi pasargāt tavā ceļā un aizvest uz turieni, kur tev ir jānonāk, tev ir tikai jāsargās viņa priekšā un nav viņš jāapkaitina. Brīnišķīgi, vai ne? Tēvs, es tev pateicos,
ka tu esi sūtījis mums eņģeļus, mūs sargāt visos mūsu ceļos, ka viņi mūs uz rokām nes, ka mūsu kāja nepieduras pie akmens, ka tu uzliec slēģus mūsu mutē, lai tā negrēko ne pret tevi, nekaitina šos eņģeļus, bet, kungs, ka mēs varam runāt to, ko tu esi lēmis, lai tu to vari īstenot. Un es tev pateicos, kungs, pateicos tās par to, ka tu dari vairāk par visu, ko lūdzu vai saprotam mana brāļa un manas māsas, kurš šo tagad skatās dzīvē. Tu esi liels un varens Dievs, un es tev pateicos par visu. Un lūdzu, kungs, dod mums nodzīvot šo dienu tā, lai par mums tev ir slava, gods un pateicība tēvs. Jēzus vārdā. Āmen. Un kā jau pēdējās dienas es esmu pasākusi, es atgādinu, ka mums noteikti ir jātiekas Ate centrā Rīgā Krastielā 62 kalpojumos no mīnus uz plusu. Starp citu, ir arī tiem, kam patīk evanģelizēt, ir pieejami šie te publiskie ielūgumi, es teikšu tā, tiek lietots vārds flyeri, publiskie ielūgumi ikvienam. Un atcerēsimies, ka ik viens, kurš tic, tiks izglābts. Slava Dievam! Āmen!